tālāko piespēli uz pretējo stūru, un tagad ir pretuzbrukuma iespējas Latgalei. Sandis Virkstenis. Virkstenis var iedot piespēli, tas tiek arī darīts, un rezultāts kļūst 1-0. Jānis Lāsdāns aizsargs pieslēdzās. Un uzņem ātrumu. Kužņecovs un ir vārti! 2-0. Antons Kužņecevs fantastisks solo reids un rezultāts 2-0. Neizmantoja puslīdz labu momentu. Ozols metiens un vārti! Vārtu devītniekā trāpa Ozols. Ozolapa. Es pat Cimermanis ļoti tūlīt tiek pie vārtiem, un rezultāts kļūst 2-2 viesturs. Cimermanis lieliski, viņš pieslidoja, bet ļoti pasīvi nospēlēja arī Latgales hokejs. Skatoties atkārtojumā, kā tas viss notika. Skatoties, Cimermanis saņem ripu, pieslido vēl ar vien tuvāk un tuvāk vārtiem, un precīzi metiens tur jau meistarības jautājums. Tas netiek īsti līdz ripai. Un rezultāts kļūst 3-2. Ja nemaldos, tad vārtu guvējs bija Ēriks Ozolapa. Ļoti aktīvs viņš šodien bijis, un tagad gūst arī vārtus. Skatāmies, kā tas notika. Jā, Ēriks Ozola tīgi ārā no savas zonas. Marķušovs. Denis Marķušovs var uzmest, izdara piespēli, labi piespēli, Kužņecovs un vārti! 3-3 Marķušovai izcila piespēle. Skatāmies vēlreiz. Denis Marķušovs iet zonā, pagaida, iespēja Kužņecovu un Antonam Kužņecovam šodien otrie vārti. Tagad Batraks mēģināja izdarīt piespēli, Batraks atvainojās, un tagad ir lielisks moments, un rezultāts ir 4-3. Zemgale atgūst vadību. Jā, skatāmies vēlreiz, kā tas viss notika, tik atstāts vārtu priekšā. Pilnīgi nepiesikts viens no Zemgales hokejistiem, un tiešām skatāms hokejs. Un Kurņīgins perfekti apspēlē sēdzēju Kurņīgins! 5-3. Fantastisks reids Raidim Kurņīginam. Šodien viņš ir bijis ļoti rezultatīvs, un skatāmies vēlreiz, kā viņš kā stāvošu apspēlē Latgales vārds aizsargu Lariono un viegli pārspēja arī Cimoško. Zemgale joprojām vadībā redzamais skatītājs, nav viņa šeit maz. Ļoti solīds skaitlis priekš Latvijas atklātā hokeja čempionāta. Ķeras pie pēdējā sēmiņa latgalieši. Kužņecovs atspēlē atpakaļ Miglānam, ir metiens garā, bet ir rikošets, un rezultāts kļūst 4-5. Latgale ir atguvusi vienus vārtus. Skatāmies atkārtojumu, kā tas viss notika. Jānis Miglāns saņem ripu, met pa vārtiem, met neprecīzi, bet rikošets, man liekas, ka Zariņš neizmet, viņš ir ārā no zonas. Čudaveks to saglabāja, bet ar otrā piegājienu izmet, un ripas līd vārtos. Jā, Zemgale gūst 6 vārtus, un Zariņš ir tas, kurš pieliek punktu, izskatās. Nesapratās šeit Latgales hokejs, tad Zariņš vienkārši mēģināt izraidīt ripu tālāk no saviem vārtiem, arī trāpa vārtos. Nekā šeit vairs nebūs Zemgale, uzveicam otrajā savstarpējā spēlē. Zemgale ir atkal pārspējusi Latgali savās mājās ar 6-2, šoreiz ar 6-4. Un turnīra tabulā Zemgale nostiprinās augšgalā, un Latgale paliek tajā pašā 6. vietā.